principā es ieraudzīju vienas meitenes Instagram storijā, kā Latvijā tiek rīkots klātienes pasākums vispār par šo iespēju, par kripto, par tradingu, par digitālo mārketingu, un tas bija tieši pirms 2 gadiem. Un es aizgāju šo te pasākumu, un mani uzrunāja tas, ka šajā pasākumā bija gan latvieši, gan cilvēki no Austrālijas, no Dubajas, kuri reāli stāstīja par saviem rezultātiem, par savu pieredzi. Un, tas nebija vienkārši tāds, ka viņi man stāsta, kas ir iespējams, viņi arī dalījās ar saviem rezultātiem. Tā kā principā es ieraudzīju šo iespēju, es uzklausīju visu, kas viņiem bija sakāms, un man nebija vairs galvā divu domu, vai pievienoties vai nē. Tātad pēc 2 dienām būs precīzi 2 gadi, kopš es esmu daļa no TPR. Nekad neesmu skatījusies atpakaļ. Šobrīd šis ir viss, ar ko es nodarbojos, tāpēc centīšos jums iedot pēc iespējas vairāk vērtīgu informāciju, jo, kas zina, varbūt šī iespēja tieši ir priekš tevis. Tūlīt nošērošu savu ekrānu. Tā. Tātad, vai var redzēt manu ekrānu? Jā, super. Okay. Tātad es esmu daļa no kopienas TPR, jeb latviski tas būtu Trading People Revolution, un mēs esam no kompānijas iGenius, kura ir mātes kompānija, kuras mātes kompānija ir InvestView, kurš pastāv jau no 1948. gada, un ik viens no jums, ja vēlaties, varat nopirkt akcijas šajā kompānijā. Tātad, tā. Tā mirklīti. Ok. Tātad, kāpēc daudzi no jums vispār ir šeit un vēlas uzzināt par peļņas iespējām online vidē? Tātad visbiežāk problēma ir tāda, ka cilvēkiem netiek mācīts par finansēm, kā pārvaldīt naudu, kā pieņemt finansiāli gudrus lēmumus, jo skolā īsti to nemāca. Man arī ir bakalaura grāds biznesā. Un es teikšu tā, ka tas, cik daudz es esmu apguvusi šeit 2 gadu laikā, nestāv tam, cik daudz es apguvu studējot 3 gadus biznesu. Ja? Bet, protams, nekādā ziņā nenosodu studijas, jo, kā vienmēr, apgūt jaunas zināšanas ir ļoti vērtīgi. Bet jā. Visbiežāk cilvēkiem nav nekādi iekrājumi, vai, teiksim, ļoti bieži cilvēki dzīvo no algas līdz algai, un tāpēc mēs esam šeit, lai parādītu, ka ir iespējams dzīvot arī citādāk. Tātad mūsu kompānija piedāvā risinājumu šai te naudas problēmai. Kāds ir šis risinājums? Mēs piedāvājam izglītību, mēs piedāvājam dažādus rīkus, kā jūs paši varat iemācīties un apgūt peļņas iespējas online vidē. Un to var tiešām izdarīt jebkurš. To var izdarīt tu, tavs brālis, mamma, māsa, kaķis varbūt gluži nē, bet jūs to domu sapratāt. Mēs esam ļoti pieejami ikvienam, tāpēc šī iespēja principā var noderēt ikvienam no jums, ja jums ir vēlme apgūt kaut ko jaunu un tiešām pelnīt online vidē. Tātad, runājot vairāk par mūsu kompāniju, iGenius ir amerikāņu kompānija, un vēlos minēt to, ka mums ir biedri vairāk nekā 120 pasaules valstīs. Tātad šis nav tikai Latvijā, šis nav tikai Eiropā, mēs esam starptautiski, un mēs esam, teiksim tā, ļoti liela kopiena ar cilvēkiem no visas pasaules, kas ir atraduši veidu, kā tad pelnīt online vidē, un cilvēki ir ļoti dažādi. Starp mums ir cilvēki, kuram ļoti patīk viņu pamatdarbs, bet viņi vienkārši vēlās pelnīt papildus online vidē. Ir arī studenti, ir arī mammas, tā kā šī iespēja ir tiešām priekš ikviena. Tātad, vēl viena lieta, ko es uzreiz vēlos piebilst, ka mēs neesam ne brokeri, ne sniedzam finansiālus padomus jums. Viss, kas ir pieejams, ir principā tā kā ieteikumi, kā, teiksim, ko jūs varat izmantot, kā jūs varat sekot, bet, teiksim tā, to es vēlos uzreiz uzsvērt, ka mēs neesam ne brokeri, mēs jūsu vietā netreidosim, jā, Kārli?
Atvaino, Dana, ka iejaucos, neredzu ekrānu, visu laiku rāda, ka notiek ielāde. Um, Ok, tāpēc kaut kā ok, varbūt pamēģinu super. vēlreiz nošērot. Ok, super. Paldies, ka pateici. Tātad. Tagad rāda vienkārši second screen share. Ok, mirklīti. Es pamēģinu vēlreiz, jā, varbūt kaut kāds gļuks tehniskās problēmas. Jā, tas Tehniskās problēmas. Ok, ok. nu, kā jau Zooms mēģina vienmēr kaut kādu brīnumu iztaisīt. Ja nu galīgi nesanāk, tad vienkārši es varu pašērot skrīnu no sevis, un tad tu vari turpināt stāstīt to visu. Tā. Mēģināšu vēlreiz, un ja kas, tad vienkārši stāstīšu mutiski. Tātad. Jā, viņš kaut kā baigi ilgi lādē. Varbūt varam vienkārši tā, ka es pašērošu pats, un tad Super, tu jā, vari turpināt super. stāstīt. Mēs Tā tikām kā, līdz disklaimerim, lūdzu. ok, caur prezentāciju vai caur Jā, platformu tu gribi, lai es tev jā, rādu? Caur tā prezentāciju. prezentācija. Ok, tu vari turpināt. Super. Tātad, jā, tas, kur es pārtrūku, es vēlējos teikt, ka mēs jūsu vietā netreidosim. Mēs naudu no jums savā kontā nepieņemsim. Jūs reāli paši mācāties, kā, teiksim, veikt investīcijas, kā treidot, kāds varbūt vēlas darboties mārketingā. Tā kā principā es vēlos, lai jūs to saprotat, ka visu, ko jūs darat, jūs kā, atbildat kā paši par sevi. Mēs jūsu vietā kā, neko kā, netreidosim vai neveiksim nekādas, teiksim, finanšu lietas. Jā. Tā. Tā mirklīt uzgaidīsim līdz, lai varu turpināt ar prezentāciju, lai jums ir arī, teiksim, tādi uzskats materiāli. Super, Kārli, paldies! Jā. Tā tad varētu lūdzu nākamo slaidiņu. Es tagad skatos, kur ir, vajadzētu redzēt, jā? Viss ir? Super. Super, tad varētu lūdzu nākamo slaidu. Jā. Jā. Tātad, jā, ko mēs tad īsti piedāvājam? Mums ir vairāki veidi, kā jūs varat iemācīties pelnīt naudu online vidē. Tātad viens no mūsu produktiem, kas, manuprāt, ir ļoti foršs un ļoti noderīgs, ir MoneyPro, kas principā jums māca, kā apieties ar finansēm. Ja varbūt jums ir kaut kādi parādi, kā tos nomaksāt, vai varbūt kā veikt uzkrājumus priekš nākotnes, vai priekš ģimenes, vai priekš neparedzētiem izdevumiem. Un šis tiek mācīts tādos, teiksim, diezgan īsos un pārskatāmos video, kurus jūs paši varat skatīties, teiksim, savā brīvajā brīdī, kad jums ir laiks šim te veltīt laiku. Pēc tam mums arī tāda lieta kā MarketPro, kurā arī ir pieejami dažādas e-grāmatas, teiksim, izpētes avoti un arī video un kursi, kas tā kā principā sniedz tā kā vairāk ieskatu šajā finanšu pasaulē un jūs tā kā arī izglīto, lai jūs, teiksim, būtu izglītoti šajās jomās un spētu, teiksim, izdarīt finansiāli gudrus lēmumus un pelnīt arī online vidē. Vēl ir tāda lieta kā Learn Live, jeb tās ir dzīvās sesijas ar ekspertiem. Mums ir daudz un dažādi eksperti, bet es vēlos jums pieminēt tieši mūsu latviešu ekspertu Valtu. Viņš māca tādu lietu kā SK sistēma. Pāris vārdos, kas ir SK sistēma, to ir izveidojis viens no mūsu izglītotājiem, Stefans Kasings.
Un kā tu apgūsti šo sistēmu, tu to vari pielietot jebkurā tirgu, vai tas ir valūtu tirgus vai kripto. Es pat nesen dzirdēju, ka viens puisis analizēja cukura tirgu, tā kā principā viena sistēma visiem tirgiem. Un ir iespējams mācīties kā latviski, tā angliski pie Valta, jo tā kā mums Latvijā ir ļoti liela kopiena latvisku runājošo cilvēku, kas ar šo te nodarbojās, tad mums ir pārtulkots arī latviski kā vispār SK sistēmu, tā arī par valūtu tirgiem. Nu, un, protams, mums ir pieejama arī tāda lieta kā universitāte, kas nozīmē, ka mums ir pa dažādām tēmām sadalīti dažādi video, kur principā jūs savā tempā, savā gaitā varat iziet cauri šiem te video. Šis nav kā tipiski universitātē, ka jums ir kaut kāds deadlines, jā, ka jums ir nedēļa vai divas, lai iziet kādu konkrētu kursu. Jūs principā pēc savām iespējām, pēc sava laika ejiet savā tempā, un tad, kad pabeidzat vienu tēmu, tad, protams, varat ķerties klāt nākamajai. Tā kā par šo slaidu būtu viss. Jā, tātad kā šis te reāli izskatās? Kas, manuprāt, ir arī ļoti forši un, teiksim, atbilstoši 21. gadsimtam, ka šīs lietas var mācīties kā caur datoru, tā arī caur telefonu. Tātad šis te dzīvās sesijas izskatās kreisajā pusē šādi, ka principā jūs kopā ar ekspertu analizējat konkrētu tirgu, konkrētu jomu, ja, un tur ir pieejams arī čats. Respektīvi, ja ekspertam sanāk citādāk nekā sanāk tev, šajā čatā droši var uzdot jautājumus, kāpēc man ir tā, kāpēc man izskatās pilnīgi citādāk, vai ko es daru ne tā, un eksperts uzreiz arī šīs sesijas laikā atbildēs. Bet, ja jums darba dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ nesanāk pievienoties šīm sesijām, visas šīs sesijas tiek ierakstītas video, un pēc tam, teiksim, tiek saglabāts arhīvā, un jūs varat noskatīties jebkurā sev vēlamajā laikā. Tā tad arī par MarketPro var redzēt, ka tur ir dažādi, teiksim, izpētes līdzekļi, un, teiksim, kā jūs varat arī vairāk saprast, kas tad īsti ir tas kripto, kas notiek ar Bitcoinu vai citām kriptovalūtām un tam līdzīgi. MoneyPro, kā jau es minēju, ir vairāk, lai izglītotu par finansēm. Šie te video parasti ir salīdzinoši īsi, aptuveni 5 līdz 15 minūtes. Jūs principā šos te video skatāties un veicat vienkārši piezīmes, kas ir tas, ko jūs apguvāt jaunu, ko jūs iepriekš nebijāt dzirdējuši, un kas ir tas, ko jūs iemācījāties pēc šī konkrētā video. Un tad pēdējais ir ieskats universitātē. Kā jūs redzat, tēmas ir dažādas. Ir akcijas, ir kripto, ir SK sistēma, ir forex tirgus, un principā ir dažādi līmeņi, tā kā pamatlīmenis, ja basics, tad ir advanced, kad principā jūs jau esat tā kā jau zināšanas ir virs vidējā, un tad pēdējais ir arī eksperta līmenis. Kāpēc es šo te pieminu? Jo ļoti bieži cilvēki saka, ka es neko nesaprotu par kripto, kā es to vispār varēšu apgūt un tam līdzīgi. Tad, kad es pievienojos šeit, vienīgais, ko es zināju par kripto, es biju dzirdējis par Bitcoinu un es biju dzirdējis par Ethereum. Neko citu es nezināju, visu pārējo es apgūšu šeit. Tāpēc es vēlos uzsvērt, ka šī te iespēja ir domāta principā priekš jebkura, ja? Tā, nākamo slaidu lūdzu. Jā, tā tad mums ir pieejamas arī tādas lietas kā signāli. Respektīvi, šos te signālus mums iesūta eksperti, kuri tirgu ir jau gadiem, ja? Un, teiksim, jūs varat izvēlēties, kas ir tie signāli, uz kuriem jūs vēlaties fokusēties, vai tas būtu kripto, vai varbūt valūtu tirgus. Un principā, kad jūs sākat pieņemsim, jūs izlēmjat, ka jums ir aktuāli, ka jūs vēlaties apgūt signālus tieši valūtu tirgu, jā, tad sākumā jūs vienmēr trenējaties uz demo konta. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pašā sākumā jūs trenējaties ar neīstu naudu, respektīvi jūs neriskējat zaudēt savu naudu. Kāpēc? Jo mūsu vēlme ir jums iemācīt, kā pieņemt, kā, teiksim, rīkoties finanšu tirgos, kā izmantot šos te signālus, un mēs nevēlamies, lai jūs, teiksim,
pārāk ātri iemetaties iekšā un varbūt kaut ko pazaudēt. Ja? Tāpēc ar šajos te demo kontos jūs varat trenēties, cik ilgi jums tas ir nepieciešams. Parasti mēs iesakām minimums 2 nedēļas, bet ir cilvēki, kas trenējās mēnesi, 2, 3, un tad, kad jūs esat gatavi, tad jūs pārslēdzaties, protams, arī uz īsto naudu. Un šie copy-paste signāli, manuprāt, ir viens lielisks veids, kā, teiksim, gūt papildus ienākumus varbūt savam pamatdarbam vai studijām un tam līdzīgi. Jā. Tātad, jā, mums ir dažādi izpētes kanāli un dažādi, kas mums piedāvā šos signālus, jā, kā mums ir kā par valūtu tirgiem, Forex Drive, tā mums ir arī vairāk par kripto. Jā, CryptoCore. Tāpat mums ir arī par akcijām, un šis sequalizers ir principā priekš visiem lielākajiem tirgiem, un mums ir arī tāds jauns produkts parādījies kā Alpha Trader. Principā, ko es vēlos arī minēt, ka viena lieta, kas man ļoti patīk mūsu kompānijā, ka kompānija visu laiku strādā, lai piedāvātu mums jaunus produktus, jaunas lietas, kaut ko, kas nav viens un tas pats, un, teiksim, visu laiku kaut ko atjauno, kaut kas jauns nāk klāt. Tā kā vēlos uzsvērt, ka daudz cilvēku domā, ka šis ir vienkārši kurs. Es kādreiz, kad strādāju ofisā, es esmu izgājusi vairākus kursus. Pēc pieredzes varu teikt, ka šie kursi parasti ir 2 nedēļas, mēnesis vai 2, atkarīgs, cik, teiksim, daudz ko apgūt. Es izgāju šos kursus, es saņēmu savu diplomu, un vai nu es kaut ko ieviesu savā darba vidē, vai arī es vispār aizmirsu, par ko es šajos kursos mācījos, un pēc 2 mēnešiem es pat nevarētu pateikt, kas tad īsti ir tas, ko es tur mācījos. Bet šeit šis te viss ir pieejams visu laiku, sesijas ir pieejamas katru dienu, ekspertu signāli arī mums nāk diezgan bieži, tā kā mēs visu laiku atjaunojam un dodam, teiksim, jaunu pievienoto vērtību. Jā? Varētu lūdzu nākamo slaidu. Jā, principā šeit ir, teiksim, ieskats, kā tad izskatās šie te signāli. Ja? Piemēram, ja mēs skatāmies tieši uz tā. Super, paldies. Tātad, ja mēs, piemēram, skatāmies kreisajā pusē uz Forexu, jā, šeit ir atsūtīts konkrēts signāls, tā kā pārdot zeltu pret ASV dolāru. Tas, kas jums ir jādara, jums ir principā jāiekopē 3 cipariņi no šī signāla aplikācijā. Un šī aplikācija var būt arī jūsu telefonā, citiem ir arī datorā, kā kuram ērtāk. Kas jums būtu jāiekopē, ir, teiksim, šī ieejas cena tirgū, tad šis stop loss, kas ir principā, kurā brīdī jūs izējat no šī treida, un tad ir, kurā brīdī jūs noslēdzat šo treidu ar peļņu. Ja? Un priekš iesācēji mēs parasti iesakām sākt ar take profit one, kas ir principā ar mazāku risku, mazāka peļņa, bet tomēr tas ir pats sākums, lai tu vienkārši tiktu pie pirmajiem rezultātiem, redzētu, kā tas strādā, un, protams, jo lielāka pieredze tev ir, jo, teiksim, tas viss var iet, teiksim, tālākā gultnē. Tā kā jā, manuprāt, man tas būs viss. Bet nākamais slaids. Un vēl nākamais slaids, lūdzu. Jā, ko es vēl gribēju pieminēt, ka ir cilvēki, kuriem ir nav tik daudz brīvā laika, jā, un mums ir dažādas sadarbības ar dažādiem produktiem, bet par kuru es gribu parunāt mazliet vairāk šodien, ka mēs piedāvājam dažādu veidu automācijas, kā kripto, tā valūtu tirgu, jā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas ir mākslīgais intelekts, un kurš treido tavā vietā 24/7. Man ir bieži vien uzdot jautājumu, kāpēc jūsu automācija varbūt ir labāks risinājums nekā, ja es vienkārši pats aizeju, nezinu, nopērku konkrētu kripto, ja? Tad es saku to, ka pirmkārt mums ir pieredze ar šiem mākslīgā intelekta, teiksim, rezultātiem jau vairākus gadus. Piemēram, ja mēs runājam par kripto automāciju, kas ir no Endotech, tad viņiem rezultāti ir kā
neseni, tā pēc Covida, pirms Covida, kas notika tad, ka principā, ja jūs gribat redzēt rezultātus un kā tie tiek ietekmēti attiecībā pret izmaiņām ekonomikā vai globālām lietām, tad jūs principā tam varat izsekot. Un es arī pati izmantoju šo te automāciju, jo es gribēju kaut ko, kas strādā manā vietā 24/7. Ja? Un, principā, es vienkārši ieju un skatos, kas tur notiek, bet es pati netreidoju, ne kaut ko tur daru. Tas viss process ir automatizēts. Un šis, manuprāt, ir lielisks risinājums cilvēkiem, kur varbūt domā noguldīt savu naudu bankā, jā, bet bankā maksimālais, teiksim, tas procents, ko jūs varētu saņemt par savu ieguldīto naudu, ir līdz 8% gadā, jā, bet, teiksim, tie rezultāti, ko rāda mūsu automācijas, rāda labākus rezultātus nekā 8% gadā. Protams, mēs vienmēr sakam to, ka konkrētie rezultāti nekad negarantē nākotnes rezultātus, bet tomēr rezultāti ir daudz un dažādi, ka principā, ja ir interese, to visu var arī redzēt, to visu es varu arī parādīt kādā citā reizē, lai es, teiksim, neaizņemu visu ēteru stundas garumā, ja? Tā kā, manuprāt, šis varētu būt viss no manas puses. Jā, es jau pieminēju par automācijām. Jā. Jā. Paldies, Kārli. Ok, super, Dana, prieks, ka mums sanāca šādi to visu parādīt cilvēkiem, jo, nu, vienmēr jau kaut kādas tehniskas problēmas var gadīties, un nekam neesam pilnībā 100% vienmēr, vai ne, Teamwork is nodrošināt. teamwork. Jā, exactly. Bet prieks, ka izdevās, un jā, ceru, ka uzzināja daudz vairāk par tām iespējām, jā, kā jūs to visu varat apgūt, ko jūs šeit vispār varat darīt, jā, sākot ar universitāti, ar videoklipiem, turpinot ar Zoomiem kopā ar pasniedzējiem, jā, arī latviski varam mācīties kopā ar mūsu pašu pasniedzēju Valtu, jā, izmantot copy-paste signāls, šīs te signāla grupas, jā, copy-paste grupas, kur vienkārši varam izmantot ekspertu zināšanas, jā, paši neveltītam savu laiku, enerģiju, nezinu, savu kaut kādu zināšanu kopumu, ja, kas mums vispār sākumā jāiegūst, kam atkal vajadzīgs laiks, enerģija, darbs un tā tālāk un tā tālāk. Nu, nobeidzot arī ar automatizācijām, ja, kuras jūs varat izmantot, ja, skatoties uz to visu noteikti ilgtermiņā, ja, jo ilgtermiņš ir tas vārds, kuru noteikti vajadzētu saprast un tiksim, atgādināt vienmēr, jo šī visa iespēja, ja, ir jāskatās ilgtermiņā. Tas nav nekāds get rich quick scheme, ja šeit neviens jums nesola zelta kalnas, ka jūs būsiet stāvus bagāti vai kaut kādi lielie miljonāri pēc mēneša vai pēc nedēļas vai kaut kas tāds, ja. Šī ir vieta, kur jūs varat apgūt šo informāciju, iemācīties to visu izmantot. Jā, ekspertu zināšanas, jā, viņus savā labā, un īpaši šīs te automatizācijas ir jāskatās ilgtermiņā, jo investīcijas jau kā tādas strādā ilgtermiņā, ja neviens mums nesolā pēc mēneša būt stāvus bagātiem vai nezinu, nopelnījuši, mēs būsim liela nauda. Tāpēc to vienmēr vajag atcerēties, lai cilvēki, kas šo visu uzsāk darīt, lai viņiem ir pareizas ekspektācijas, lai viņi saprot, ko viņi tā kā uzņemās, kādā procesā, kādā lietā viņi iet iekšā. Tāpēc tas tāds man atgādinājums arī no manis. Atkal vēlreiz paldies tev, Dana. Nu, un tad jā, virzīsimies tālāk pie nākamā runātāja, pie Madaras, kas jums pastāstīs šo visu no otras puses, jā, par biznesu, otru pusi, par digitālo mārketingu. Jā, jo būtu diezgan bēdīgi, ja mēs šo visu iespēju, jā, kā jūs redzējāt, ir viss smuki salikts pēc sistēmas, pa plauktiņiem, video klipi dažādās valodās, jā, šiet Zoom ir pasniedzējiem dažādās valodās, pa dažādiem tematiem, tāpat arī signāla grupas ļoti daudz, jā, pa kripto, pa forex, pa binary, pa akcijām un tā tālāk, un automatizācijas viss ir smuki salikts. Vai ne, es domāju, jums piekritīsiet, viss ir pēc sistēmas uzliks uz paplātes, cilvēkam vajag tikai ņemt pretī. Jā, un atgriežoties pie tā, ko es teicu, būtu diezgan bēdīgi, ja mēs nevarētu ar to iespēju dalīties ar citiem cilvēkiem. Tāpēc ir arī šī biznesa otra puse, jā, par ko vairāk pastāstīs Madara, jā, kur tad mēs arī varam kaut kādu vēl papildu kapitālu šeit nopelnīt, jo nav noslēpums, ka tradingā, lai darbotos un investīcijās, lai investētu, ir vajadzīgs kapitāls. Jā, un šeit nāk tālāk digitālais mārketings, jā, kur tad mēs šo kapitālu varam nopelnīt, tāpēc iepazīstināšu jūs ar Madaru. Jā, un Madara mums ir cilvēks, kas arī nesen pārvācās uz Latviju, jā, un viņa šo visu uzsāka Austrālijā. Jā, Madara atkal tu mani pēc tam palaboji, ja nu es te kaut ko stāstu galīgi reizi. Jā, bet
Madara mums ir tāds Austrālijas latvietis, jā, kas beidzot ir ar mums kopā, un mēs varam arī satikties un aprunāties un visu kaut ko uzzināt par Austrāliju. Tāpēc, jā, šis ir tāds labs piemērs, ka mēs to biznesu varam darīt no jebkuras vietas pasaulē, jā, kas arī ir tās iespējas diezgan foršas, ka mēs kur mums ir dators, internets un griba, jā, to darīt. Jā. No Madara jau šā visā ir man pusotru gadu, kaut kas tam līdzīgs, jā, Madara. Jā, es atkal kaut ko nepareizi sastāstīju, jā, bet arī viņa ļoti forši šajā visā darbojās, močī un visu dara, un cilvēkiem ir gatavi palīdzēt un pastāstīt, tāpēc Madara, es došu vārdu tev, lai cilvēki var uzklausīt arī tevi šodien, tāpēc the stage yours. Paldies tev, Kārli. Jā, tad čau visiem. Dodiet man ziņu, vai man var labi dzirdēt? Ok, paldies. Labi, tātad čau, labvakar visiem. Paldies, ka esat atraduši iespēju pieslēgties. Jā, tad paldies, Kārli, tu man arī iepazīstināji. Gan arī pareizi, jā, tātad 2,5 gadus jau šo nodarbojos. Jā, tad, kā Kārlis teica, sāku Austrālijā. Es esmu arī mamma 2 bērniem. Zinu, ka noteikti kāda mamma šeit pieslēgusies arī. Tā kā mammas arī to var darīt, tad bērniem var savienot. Un, manuprāt, tas ir pat vislabākais, ko var darīt, ja tev ir bērni, jo tu vari pats to savu grafiku izveidot, vai nu tu dari trading, vai nu šo digitālo mārketingu, ko es pastāstīšu, jā. Un tātad, jā, es sāku pirms 2,5 gadiem, es pamanīju savu mentori, arī sociālajos mēdījos, uzrakstījos, prasīju, ko tu dari. Es ieradīju to iespēju, kur tā man var aizvest, un es vienkārši nešaubījos, ka man tas jāuzsāk. Nu, lūk, un šeit es esmu, protams, ir bijuši tajā visā ceļā, ir bijuši augstāki punkti, kad es esmu redzējis savus rezultātus, un jo vairāk tu dari, jo vairāk ir šie rezultāti. Jā, kā Kārlis varēs minēt, nebūs tā, ka ir kaut kāda zelta kalna un par skaistām acīm neviens nemaksā. Jā. Nu, lūk, un ir arī, protams, grūtāki brīži, kā jebkuram ir arī bijis mans sākums, gan mēs, gan es, Kārlis, Dana, visi ir sākuši mēs no nulles, neko mēs nezinājām, kas tas vispār ir. Mums arī bija kaut kāda skepse, bailes, bet Kārlis mums aicināja palikt ar atvērtu prātu. Un, lūk, un tātad vēl viens pelnīšanas veids, ko šī iespēja piedāvā, ir tātad šis digitālais ir tīkla mārketings, ja? Jā, nu, lūk, un tātad kāda ir atšķirība starp šo te parasto tradicionālo mārketingu un tīkla, jeb digitālo mārketingu. Tātad parastā mārketingā ir tā, ka vienkārši mēs redzam kaut kādu reklāmu televīzijā, žurnālā, sociālajos mēdījos, ir ļoti daudz reklāmas, tādas, nu, apmaksātas reklāmas, ja? Un tātad visa šī nauda, kas notiek šo reklāmu izveidošanā, tiek šīm te lielām mārketinga organizācijām, kas arī nopelna to lielo naudu. Mēs nopērkam šo te produktu un, nezinu, izdaram pienu vai izdaram kolu, vienalga, kas par produktu vai ne, dažādi produkti. Un tad viss tas stāsts tā kā beidzās. Bet tīkla mārketings un digitālais mārketings ir tāds, kur tu kā klients vari izmantot, tev uzreiz klāt ir mentors, ja, kas tev palīdz un pastāsta, tā kā tevi vada šajā journeyā, tajā ceļā, vai ne? Kā arī ir tādi produkti, kā piemēram šī platforma, kur ir nepieciešams kaut kāds izskaidrojums, kaut kāds palīdzība, vai ne? Un arī tas, kad līdz ar to, ka mums ir šis tīkla mārketings, mums ir tas tīkls ar cilvēkiem. Es neesmu viena, kas to dara, Kārlis nav viens, Dana nav viena. Mums vienmēr ir kaut kādi sabiedrotie, kas mums palīdzēs kaut ko pa ceļam arī atbalstīs, vai ne? Nu, lūk, un tā tad, kā tad tas viss īsti strādā? Jebkurā brīdī, kad kāds cilvēks uzsāk, pieģistrējas šeit kā klients, uzreiz automātiski tiek izveidots jūsu affiliate links. Ja? Un iespējams, kāds no jums šajā zvanā, jūs klausties, esat noteikti dzirdējuši par affiliate to mārketingu. Ja? Un tur affiliate mārketingā ir tas, ka ļoti daudz šie influenceri strādā, un viņiem ir tas click the link in my bio for my link, un tā kā tad būs atlaidīti. Ja? Un tad viņi vienmēr meklē to one-time sale, viņiem ir tikai sale, un kā tīkla mārketings atšķirās no tā affiliate marketinga, kad šeit ar laiku, protams, ja tu vēlies, tad arī jāpamina tas, ka neviens jums neliks to darīt, ja jūs nevēlēsieties, ja jūs tikai vēlaties darīt trading, tas ir pilnīgi ok, bet tātad kā tas strādā, ir, kad tu veido šo savu tīklu, tu veido savu komandu, un ar laiku tātad tev izveidojas komanda, kā tavā komandā arī sāk
darīt šo te mārketingu, un tā tu palīdzi šim cilvēkam, tu palīdzi nākamajam cilvēkam, un ar laiku no tā, ka tu visu laiku taisi to sale, tavi ienākumi iet uz to, ka tu jau dabū vairāk tos team commissions, vai ne? Un tu kļūsi par līderi, tu palīdzi citiem cilvēkiem, tu pats audz, tavs biznesa aug. Protams, ir jāstrādā ar, jāpilnī visu laiku savas spējas, jāstrādā ar savu personīgo izaugsmu, un to es stāstu, jo es zinu, ka daudz sievietes šeit ir pievienojušās, un es zinu, ka cik ļoti gribās tā kā augt un attīstīties, un negribās būt vienmēr tā kā sastingušam tajā vienā vidē, un ja, piemēram, ja mēs strādājam, ja mēs skatāmies šo te tā kā long-term vision, ja, ilgtermiņa tātad vīziju, ko tu vēlēsi savā dzīvē, ja tu strādā vienā darbā, tev visu laiku viens un tas pats paliek, tev nav nekāda izaugsme. Ja tu strādā tīkla mārketingā, piemēram, šeit digitālajā mārketingā, ja, mēs ļoti daudz strādājam pie savas attīstības, komunikācijas spējām, publiskā runa, kas ir cilvēku lielākās bailes. Ja. Tātad, piemēram, man universitātē es gāju, ja, un man bija lielākās bailes runāt publikas priekšā, un šī visa iespēja man ir ļoti to izmainījuši. Šis liek izkāpt no komforta zonas, ja. Un tā tad katrs pats cilvēks var izvēlēties, kā jūs teicat, vai to darīt vai ne, un cik nopietni jūs vēlaties to darīt. Vai jūs vēlaties, teiksim, ir iespēja vienkārši piesaistīt 4 cilvēkus, un tad jums šī te iespēja tiks arī atmaksāta no tiem kredītpunktiem, kas tiek piešķirti caur citiem cilvēkiem pievienoties jums, vai arī ir iespēja būvēt tiešām lielu biznesu, 6-7 figure tā kā biznesu, ja, mūsu tajā kopienā, piemēram, mana un Kāļa un Danas mentora Sendija, ir jau tikusi tik tālu, viņai ir multiple 6-figure business, ja, tātad viņa sāka arī pirms 3 gadiem Austrālijā, viņa bija viena pati lockdownā, hostelī sēdēja, ja, viņa bija sastingusi tā kā dzīvē, viņai nebija nekādas iespējas, viņai nebija darbs, jo bija lockdowns. Lūk, un šī iespēja viņu izglāba, un viņai tas ir ļāvis izveidot tādus ienākumus, kādus Latvijā ļoti reti, kuram ir šādi ienākumi, kādi ir viņai, pateicoties šī iespējai, pateicoties viņas darbam, ko viņa ir ieguldījusi, jo tas nenāk viegli, tas nenāk, kā es teicu, par skaistām acīm šeit nemaksā, ja, tātad gribu jums iedot arī pareizi šīs ekspektācijas, pareizes, gaidas, ja, par šo iespēju, jo tas nav viegli, šis ir tā kā performance based, un es zinu, ka, piemēram, man bija tā, kad es strādāju arī Latvijā bankā 3 gadus, un es gribēju augt, es gribēju attīstīties, un es gribēju parādīt, ka esmu forša, un es varu vairāk, es gribēju vairāk tā kā atbildības uzņemties, vairāk darīt, un es jūtu, ka man ir šis potenciāls kaut ko darīt vairāk, un šī tā iespēja, kur tas viss ir iespējams, kad, un attiecīgi jūs tiksiet arī atalgoti tam, cik jūs daudz iesaistāties, cik jūs daudz tērēt laiku, cik jūs daudz pūlties un darat šim, ja? Jo šis ir tas performance base, uz ko arī visa pasaule tagad nākotnē iet, un arvien vairāk tas sāks parādīties. Lūk, un kā jau es minēju, tātad, ja mums ir šis affiliate marketinga tās princips, jā, tā, kad visi uzsāka to, paldies. Lūk, bet šī kompānija piedāvā 10 dažādus bonusus, protams, sīkākās detaļās, tad vai nu pie manis, vai nu pie Kāļa, vai nu pie Danas, bet tāds īsais uzmetums būtu tāds, kad ir 10 dažādi bonusi, tad viens, kad cilvēks uzsāk, tad katru mēnesi šī ir tāda uz mēneša maksas balstīta platforma, jā, tāpat kā sporta zālē, lūk, un tad katru mēnesi, kad kāds, piemēram, atjauno to membership, jums arī atnāk kaut kāda komisijas maksa. Mums ir team commissions, mums ir leaderboards, kur, piemēram, 10 labākie cilvēki tajā nedēļā visā kompānijā dabū kaut kādu vēl bonusu. Tātad vairāk jums interesē šīs detaļās, ja jūs esat kādreiz agrāk darbojušies kaut kādā tīkla mārketingā vai digitālajā mārketingā, droši nāciet pie mums jautājumi, mums ir vairāk informācijas, ko varam piedāvāt. Lūk, un arī tas, ja tas ir kaut kas jauns un nedzirdēts, jums liekas, tad nav tā, ka, tu tagad izdomāji, sākšu taisīt to mārketingu, un kas man ir jādara, vai ne? Jo cilvēkiem ir ļoti bail no tā nezināmā, tev liekas, ka tu gribi to darīt, tad tu redzi šo potenciālu, bet tu nezini, kā to darīt, un tev ir no tā bailes. Tātad, ko es parasti saku šajā situācijā, tas, ka tu neesi pirmais cilvēks, kas to izdomā darīt. Mums ir ļoti daudz cilvēku, Kārlis, es, Dana, un vēl daudz cilvēku, kas ar to nodarbojas. Mums ir lielas komandas, Sendijai ir savas sistēmas, viss ir mums tā kā izdomāts, kā mēs to darām efektīvi vai ne, un ir savas pamācības, kā jūs minējāt, 6 and 7 figure earners, mums arī māca, mums ir katru nedēļu team calli, kur mēs satiekamies, uzlabojam savas spējas, mindsetu, strādājam ar šo te personīgo izaugsmi, jo tas viss ļoti ietekmē gan arī tradingu, gan arī šo te mārketingu, cik tu esi veiksmīgs tajā. Lūk,
Nu, jā, un tad, kā tas notiek, ka principā es būvēju savu Instagram, es būvēju savu TikTok, es būvēju savu brandu, es tā kā izplašos, mēģinu saknēties ar cilvēkiem, parādīt šo iespēju, principā meklēju draugus, kaut kādus domu biedrus, jā, parādu šo iespēju, kad kāds sāk, tad es kaut ko saņemu, un priekš manis tā ir tāda visforšākā sajūta, jo, jā, es māku nopelnīt naudu, esmu strādājis daudzos darbos, vai ne? Protams, šeit tās naudas arī ir citādākas, bet tam klāt papildus nāk tas foršais tāds, kad tu kādam reāli esi palīdzējis, tu esi kādam izmainījis dzīvi, jo katram cilvēkam nauda ir ļoti, ļoti kaut tāda jūtīga tēma, un visiem gribās naudu, visiem gribas vairāk naudu, gribas ceļot, nezinu, gribas palīdzēt vecākiem, gribas dzīvot tā, nav jāskatās, visu laiku jāskatās uz tiem tā kā price tags, uz cenām, vai ne? Tā kā šī ir tā iespēja, kas to visu var jums piedāvāt. Jums ir viss atbalsts. Arī, ja jūs, piemēram, ja jūs vēlaties darīt tikai tradingu, jums tas tikai nāk par labu, ka šī kompānija ir izvēlējusies šo digitālo mārketingu, kā izplatīt savu produktu. Ja? Tad jums tas nenāk par sliktu, jums tas nav jādara, jūs nevēlaties, bet jums tas nāk tā kā talkā, jums ir palīdz, jums tas ir bonus, jo jums uzreiz ir mentors, jums ir kopiena apkārt, un daudz cilvēki, ar kuriem esmu runājuši no mūsu jau, kas šo nodarbojas, viņi mēģinās darīt dropshippingus, tradingus, visu kaut ko paši, un ļoti liela nozīme šeit komandai apkārt kopienai, vai ne, kad mēs neesam vieni tajā, ko mēs darām. Mums ir kāds, kas kaut vai liekas kādreiz jautājums, ir tā kā muļķīgs jautājums, bet tā nekad nav, jo vienmēr, jā, tātad ir kāds, kas palīdz un pastāsta, nu, lūk, un tad pēdējais, ar ko es tā kā varu sasumēt visu šo, ir tas, ka mums ir šī foršā kopiena, un līdz ar to mums ir ik pa laikam arī tādas veselīgas sacensības, ko mēs paši sev radam, lai mūsu vai nu kompānija to izdomā, vai arī mēs Sandy, piemēram, mūsu tātad lielā līdera izdomā kaut kādas tā kā incentīvas, kas ir šādi te apmaksāti ceļojumi, kur tu, piemēram, vari kvalificēties, un kaut kāda daļa tad ceļojums ir apmaksāts, vai ne, un tad mēs satiekamies visi kopā kaut kādā valstī, vai ne? Kopā labi pavadām laiku, bet arī kopā mēs strādājam pie saviem mērķiem, uzlabojam savu dzīvi, jo, jā, vēl viena lieta, ko es pateikšu, kad es zinu, ka ir grūti atrast līdzīgi domājušus cilvēkus, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, kad šajā te laikmetā, kad visi sēž savos telefonos, visi ir ļoti tā kā vienpatņi, vai ne? Bet ir ļoti grūti atrast tādus cilvēkus, kas tiešām grib kaut ko uzlabot dzīvē. Tā kā ir daudz cilvēku, kas to grib, bet ir maz cilvēku, kas tiešām kaut ko dara lietas labā. Un ja jūs jau esat šajā zonā, tas jau ir labi, tas nozīmē, ka jums interesē uzlabot sevi, uzlabot savu dzīvi. Un es domāju, noteikti nesabīstaties, jā, tātad visa šī informācija, ko mēs šodien pasniedzam, ir jauna, tas ir kaut kas, nu, Latvijā nedara to daudz cilvēki, tas ir kaut kas ārpus šīs te parastās 9 līdz 5 sistēmas dzīves, un tātad tajā brīdī, kad tu dari kaut ko ne tā, kā visi to dara, vienmēr ir kaut kādas pretenzijas vai kaut kādi komentāri vai kaut kas tāds, tāpēc paturiet atvērtu prātu, uzdrošinieties sapņot vairāk. Neviens nav teicis, ka jums ir jādzīvo tādu dzīvi, ko jūs šobrīd dzīvojat. Un tad atgriežoties par šiem ceļojumiem, vēl došu tātad galavārdu Kārlim, jo viņš ir arī savu pusotra gada laikā šo te kopienu ar mums kopā. Viņš ir kvalificējies vairākiem šiem ceļojumiem, un viņš padalīsies ar savu pieredzi. Un tad arī Kārlis pabeigš šo te zvanu. Tā kā liels paldies visiem, kas piedalījās, un tad jau sazinamies vēlāk. Ok, super. Paldies tev, Madara. Liels prieks, ka padalījies par otru pusi šim biznesam, kas, jā, ir diezgan forša lieta, kā jūs varat palīdzēt daudz citiem cilvēkiem, jo reizēm cilvēkiem liekas, oi, ko tu ģus tur tikai palīdzēt citiem, jā, un kāds tev no tā labums un tā tālāk. Jā, bet tā kā, kāpēc tad celtnieki arī neceļ mājas tikai sev? Jā, ja tu māki uzcelt māju, māki uzcelt villu, tad jau kāpēc tu necelt tikai sev tās mājas, kāpēc tu citiem savu mājas? Jā, tieši tas pats arī šeit, ka tu vienkārši vari palīdzēt citiem un arī papildināt tā pilnīgi, kas ir tik forša lieta. Un kā jau arī Madara iesāk to stāstu par šiem ceļojumiem, arī es varu pāris minūtes pastāstīt, ilgi jūs neaizskavēšu, jā, pāris minūtes pastāstīt par to iespēju, ka jā, ir šādi ceļojumi, arī uz kuriem es biju kvalificējies un ar katru nākamo reizi mēģinās uz viņiem kvalificēties. Tā kā līdz šim brīdim, kamēr esmu šajā komunā, uz otru gadu esmu kvalificējies uz 2 šādiem braucieniem, uz Baliju un uz Taizemi. Pagājušajā gadā mājā aizbraucu uz Baliju, tajā brīdī bija 3 mēnešu biznesā,
Jā, un šogad aprīlī biju Taizemē. Tā ir diezgan iespējīga lieta, jā, iespēja, kā tu vari redzēt vēl citus cilvēkus, kas ar šo nodarbojas. Jā, jo tajā brīdī tu saproti, ka tu neesi viens, ka to cilvēku dara visā pasaulē, un tev vienīgam nav tāda mērķi. Tu vienīgais neesi tāds trakais, un kas grib kaut ko vairāk no dzīves, kas negrib samierināties ar vienkārši parastu 9 līdz 5 darbu un kaut kādu šo te algu, no kuras tu vari vienkārši izdzīvot un neko vairāk, jau vienreiz gadā aizbraukt šajā atvaļinājumā. Jā, tāpēc tu vienkārši redzi tos cilvēkus, kas arī dara to pašu, viņi līdzīgi domā, viņus uzreiz jau saskaņo, tu zini, ka viņi arī tajā pašā biznesā, viņi dara tieši to pašu, lai tā tad arī viņi līdzīgi domā, viņiem ir līdzīgi mērķi, un tas uzreiz ir vienkārši tāds reality check, tāda tā kā apzināšanās, jā, kad šis tiešām strādā, šis strādā, ja tu strādā. Jā, tāpēc, ja ir tādas iespējas, es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc, lai viņas neizmantotu, vēl papildus apskatītu pasauli, vēl papildus sakonektētos, izveidos kontaktus no citām valstīm, jo tagad aizbraukt uz Austrāliju man nav vispār nekādu ierobežojumu, jo man jau ir cilvēki tajā galā, ar kuriem es varu sazināties, ar kuriem es varu satikties, un viņi man parādīs, pastāstīt. Tas pats, vai burtiski gandrīz jebkuru citu valsti, kad aizbraucot tur, es noteikti atradīšu kādu, kas dara šo, un es ar viņu varēšu, teiksim, sazināties un arī, aprunāties un daudz vieglāk to visu palikšanu un vispār to ceļojumu, izveidot. Jā, tāpēc tie kontakti, tie cilvēki, ko tu šeit iegūsti, manuprāt, ir kaut kas tiešām ļoti, ļoti vērtīgs, jo man šobrīd ir tā, ka tie draugi, kas man ir tie labākie draugi un tuvākie ir visi, kas ir šajā biznesā. Jā, jo mēs līdzīgi domājam, mēs šeit sapazināmies, mēs nebijām pirms tam zināmi, jā, un tas uzreiz dod tādu asumiņu šim visam, ka jūs gribat būvēt to biznesu, jūs gribat pacelt to, jūs gribat dzīvot kaut kādu dzīvi virs tā vidējā līmeņa, jā, tāpēc tas ir tāda diezgan forša lieta, ko mēs vēl varam papildus iegūt no šī mārketinga un vispār no šī biznesa. Jā, bet tad nobeidzot šo visu webināru, jā, kā jau Madara stāstīja par šīm te iespējām, ka pievienojoties un kaut ko nopelnu tā tālāk. Jā, ja mēs drusku atgriežamies atpakaļ pie tā, kad mums ir sakārtota smuka platforma, jā, visa universitāte, visi videoklipi pa plauktiņiem, pa tematiem, dažādās valodās, tālāk atkal šie Zoom ir pasniedzējiem dažādās valodās, pa dažādiem tematiem. Tālāk atkal turpinam ar copy-paste grupām, jā, arī dažādos tematos, finanšu tirgos, dažādiem ekspertiem, turpinot ar automatizācijām, kur mēs viņus varam izmantot un investēt un tai naudiņai likt strādāt mūsu labā, jā, un nobeidzot arī ar šo digitālu mārketingu. Jā, protams, tas viss jums ir smuki salikts pēc sistēmas, tas viss jums ir uzlikt uz paplātes, jums vajag tikai pašiem ņemt pretī un darboties. Jā, un loģiski tas no sevis arī prasa pretī kaut kādu atdevi, šajā gadījumā finansiālu atdevi, tāpēc loģiski, ka ir kaut kas arī tā kā jāmaksā, lai mēs tam visam tiktu klāt. Un šeit tas viss strādā uz tādu kā abonementa principu, ar kuriem mēs tūlīt iziesim pāris minūtēs cauri, lai jūs saprastu, kā jūs tieši varat šeit pievienoties un kā jūs šo visu varat darīt. Jā, tāpēc paskatīsimies daudz dziļāk. Un iesākot par tiem abonementiem, ko es gribu pieminēt, kad, manuprāt, tā nav liela problēma, jā, maksāt kaut noteiktu summu mēnesī, ja mēs pēc tam to visu varam pacelt tādā līmenī, kas tas mums atnes vēl vairāk naudas atpakaļ, kas mums nodrošina, kas var nodrošināt mūsu ģimenes, mūsu draugus, mūsu radus, jā, un mēs varam arī viņiem dot tādu iespēju papildus dzīvot to dzīvi, kas ir, nav parasta dzīve no 9 līdz 5, jā, tāpēc skaroties dziļāk par šiem abonementiem ir 4 abonementi. Jā, tas viss strādā uz abonementu principu, katru mēnesi ir kaut kāda summa, ko mēs maksājam, tāpēc ir 4 abonementi, viņi saucās Choice, Select, Premium, Select. Ja mēs iziesim viņiem cauri, sāksim ar Elite paku, jo tā ir tā paka, ar ko cilvēki parasti vairāk uzstāt. Viņi uzreiz metās pilnā pedālī sarunu valodā sakot, tajā visā iekšā, tas ir tāds all-in full package, jā, pilnībā visām tu vari piekļūt klāt, ko mēs tikko izrunājam, sākot ar universitāti, Zoomiem ar pasniedzējiem, visām signālu grupām, visām automatizācijām, vēl papildus produktam par budžetu, kā mēs viņu varam menedžēt, tos ienākums izdevumus, visa kripto pasaules, Zoom, čati, eksperti, mentori, signāli, analīzes, diskusijas un tā tālāk. Jā, un šeit mēs redzam, ka elitei atšķirās kaut kas, vai ne, jo tas ir arī tas, kāpēc viņa ir tik laba un kas ir tās ekstras elitei. Jā, un runājot par ekstrām, mēs varam redzēt, ka viņā iekļaujas lietas, kas nav citās
sākot ar Alpha Traderi, kas zem sevis slēp vēl papildus 4 ekspertus, kā mēs varam iegūt papildus signālus, papildus informāciju, vēl papildus mācīties. Jā, Crypto Elite un CoinPro, šīs ir 2 automatizācijas, jā, jo automatizācijas un mākslīgais intelekts ir tikai un vienīgi elites pakā. Jā, lai mēs izmantotu šos produktus, mums vajag elites paku, un tad mēs varam viņam piekļūt klāt. Jā, un elites priekšrocības kā tādas arī vienmēr ir kaut kādi šie papildus produkti, jā, kā es minēju, Alpha Traders, jā, un automatizācijas. Un pieņemsim, mēs vēl varam ar pasniedzēju 1-1 mācīties. Ja jums ir ļoti grūti vai vienkārši kādas grūtības iemācīties to visu pašiem tiem zoomiem, kas ir pieejami jau, vai arī caur šiem video klipiem, tad mēs vēl varam 1-1 ar pasniedzēju sazināties un mācīties kopā ar viņu. Jā, tā kā tās ir tās lietas, kas ir elitē, pilnīgi visam varam piekļūt uzreiz, arī cilvēkam mainās tas mindset drusciņi, jo viņš tomēr saprot, ka tas nav nekāds parasts tur, jā, nu tā sakot arī sarunu valodā, tur pļak, jā, kaut ko pamēģināšu, padarīšu, jā, bet tas ir tiešām tāds, ka tu meties tajā iekšā un tu tā kā dari, un tu tev nav variants, un tu vienkārši mēģini pēc maksimāli ātri to arī dabūt atpakaļ, jā, jo loģiski iegūt kaut kādu lielāku summu, tu gribēsi viņu ātrāk atpakaļ. Jā, tāpēc elitei tas viss strādā tā, ka katram šim abonementam ir vienreizais maksājums, jā, kuru tu samaksā vienreiz dzīvē, vienreiz dzīvē, jā, un tas ir maksa par pirmo mēnesi. Jā, pēc tam, tu pēc mēneša saproti, vai tu gribi turpināt vai negribi. Ja tu gribi, tu maksā to mēnešu maksu, jā, katru mēnesi, vai šī trešā rindiņa mēnešu maksu, jā, lai tam visam turpināt piekļūt klāt. Līdzīgi kā piņasim par Netflix, jā, mēs maksājam, ja mēs gribam skatīties filmas un seriālus, mēs maksājam šo abonementu un piekļūstam tā visam klāt. Ja mēs negribam, ok, uzrakstam uz e-pastu supportam, ok, please cancel my subscription un that's it. Jā, pārtrūkst abonements, pārtrūkst pieeja un nav vairs jāmaksā. Jā, tā kā elitei tas pirmais maksājums ir $1500, katrs nākamais mēnesis $175. Tā ir reāli. Tālāk ir prīmijums, jā, kur ir kaut kāds loģiski mazāk tās iespējas, tās ekstras nāk no. Pirmais mēnesis $600, katrs nākamais $175. Tā kā tās ir 2 lielās iespējas, tad nāk arī 2 mazās choice un select. Ja nu gadījumā cilvēks ir ļoti, ļoti skeptisks, vai arī viņam ir grūtāk tajā brīdī ar finansēm un naudām, ok, viņš var sākt ar kādu no mazajām pakām, jā, lai varētu jau tajā, nu, tā kā dziļāk skrīties iekšā, jo tur tās iespējas ir limitētas. Jā, tur mēs varam tikt klāt universitātei, zoomiem ar pasniedzējiem, signālu grupām, jā, šīm te produktam par budžetu, kur mēs varam mācīties, kā viņi menedžēt tos ienākums izdevumus, un tad selectam, jā, visa kripto pasaule, visi kanāli, čati, signāla grupas, diskusijas, mentori, eksperti un tā tālāk, visi saistībā ar kripto, visa kripto pasaule. Jā, tā kā selectam Latvijā ir atlaide, select Latvijā maksās $174 pirmajā mēnesī, tātad nākamais mēnesis 99. Jā, tā kā, ja mēs skatāmies priekš latviešiem, mēs noteikti sākumā skatāmies uz elitu, lai mēs maksimāli tam visam varam tik klāt. Ja nav tādas iespējas tajā brīdī, tad minimums skatāmies vismaz uz selektu. Ja, jo mēs kā latvieši varam izmantot šo atlaidi, pievienoties $75 vairāk sākumā samaksājot nekā par choice, tāpat katru mēnesi 99, tas pats, kas šeit 99, jā, bet mums uzreiz ir vairāk iespējas. Jā, tā kā saprotam, kura no tām pakām mums vairāk interesē, kas mums vairāk uzrunā, ko mēs arī finansiāli varam loģiski atļauties, jo, nu, ja nav tās naudiņas, tad loģiski mēs arī nekam nevaram tikt klāt. Jā, tā kā tās ir tās iespējas, kā mēs tam visam varam tikt klāt un kā mēs tam visam varam pievienoties. Un principā, kāds notiek tālāk, jūs sazināties šobrīd ar cilvēku, kurš jūs uzaicināja uz šo webināru. Jā, uzrakstīt viņam, hei, paldies, kā uzaicināja, biju pieslēdzies, un kas jums patika? Jā, vai jūs esat full in, tā kā all in, jā, jūs gribat uzreiz močīt, uzrakstīt viņam, esmu gatavs sākt, jā, vai arī jums kādi jautājumi, uzrakstīt mierīgi arī apjautājieties, viņš jums visu izstāstīs, jā, un vienkārši paskatieties viņam par šo iespēju, jā. Ja nu jums arī tas viss tomēr neuzrunāja, tāpat tās uzrakstāt, hei, paldies, ka uzaicināja, jā, es uzzināju, tomēr man nebūs aktuāli. Jā, tā kā izrāda cieņu arī tam cilvēkam, kurš jūs uzaicināja, kurš nosūtīja jums linku, tāpēc nokristalizējot to visu, jā, tas kopumā ir viss, ar ko mēs darbojamies, kādas ir iespējas pievienoties un ko mēs šeit varam darīt. Vēlreiz atgādinu, tagad rakstu tam cilvēkam, kurš jūs uzaicināja šo webināru. Jā, hei, paldies, ka uzaicināji, esmu gatavs sākt, vai arī, hei, man ir kādi jautājumi, jā, izrunājam, un cilvēks jums noteikti visu pastāstīs, palīdzēs, parādīs, un jā, būsim priecīgi jūs redzēt komandā, tāpēc vēlreiz liels prieks par visiem tiem, kas pievienojās, respekt jums, ka ceturtdienas vakarā atvēlējāt laiku, un jā, lai jums foršs vakars, čau visiem!